kā tad jūtas identitātes un es izjūtu savstarpējais līdzsvars un kā jūtas disbalans un kā to var atpazīt sevī. Respektīvi, tad, kad mēs runājam par identitātes un es izjūtu, mēs runājam par divām izjūtām. Viena ir attiecībā pret sabiedrību, otra ir attiecībā pret mums pašiem. Es šeit esmu iezīmējis tādus 4 veidus, kā var izpausties dažāda veida disbalansi vai balansi starp identitāti un es izjūtu. No tiem pirmais un vēlamais, ko mēs apskatīsim kā pirmo, ir tas, kā tad jūtas, kad identitāte un es izjūtu ir savstarpējā balansā, cilvēkam ir skaidra identitāte un skaidra es izjūta. Otrais variants, kad mums ir skaidra mūsu identitāte, respektīvi, kad mums ir skaidrs, kā mēs sevi izpaužam sociālajā vidē, kā mēs sevi realizējam ārējā pasaulē, bet mums ir neskaidra es izjūta, ka mums nav skaidra, kad mums ir nepārliecinātība pašiem par sevi. Mēs esam pārliecināti ārpusē, bet nepārliecināti iekšpusē. Un trešais ir, ka mums ir neskaidra identitāte, bet ir skaidra es izjūta, respektīvi mēs paši par sevi jūtamies stabili, iekšēji droši, bet tikko kā mums ir jānes sevi uz āru, tā mēs saskaramies ar to, ka mums ir grūti to izdarīt patiesībā. Ir grūti sevi izpaust, savu autentisko dabu, ir grūti izpaust ārējā pasaulē. Un ceturtais ir, kad ir gan neskaidra identitāte, gan neskaidra es izjūta. Tas būtu gadījumi, kad cilvēks vispār ir diezgan apjucis kopumā par to, kas viņš tāds ir un kas viņam šajā pasaulē ir jādara. Un tagad mēs iziesim cauri detalizēti katram no tiem. Un te es aicinu uzreiz čekot jums arī pašiem līdzi, piemērīt šos te frāzējumus arī pašiem sev un atzīmēt, kas no tā visa atbilst jums, kas neatbilst, un vienlaikus to darot, es aicinu būt pieņemošiem un saprotošiem pret sevi, atceroties, ka mēs patiesi dzīvojam vidē, kultūras kontekstā, kas neveicina skaidras identitātes un es izjūtas veidošanos. Līdz ar to šīs pazīmes ir raksturīgas diezgan daudziem cilvēkiem, un tas ir tikai tipiski, un to ir iespējams vērst par labu, tad, ja mums pašiem ir tāda vēlme. Skaidra identitāte un skaidra es izjūtu. Tas ir tas vēlamais variants, uz ko es teiktu, ka katrs no mums iekšēji vēlas tiekties. Tā ir situācija, ka cilvēks ir pārliecināts par sevi gan iekšēji, gan sociālā kontekstā, gan ārpusē. Un tā sajūta, kas to raksturo, varētu būt, es zinu, kas un kāds es esmu, un es sevi realizēju šajā pasaulē saskaņā ar savu autentisko izjūtu par sevi. Un tas, kas raksturo šo, ir iekšēji līdzsvara un harmonijas un stabilitātes izjūta. Cilvēks jūtas stabils, sazemēts, man gribētos teikt, ar adekvātu pašvērtējumu, ar pašcieņu, viņš novērtē pats sevi, un viņš to spēj iznest arī ārpusē, viņš tic saviem spēkiem, viņš tic, ka viņš spēj sasniegt iecerētos mērķus, viņš tic savai pašefektivitātei, un ja mēs ticam tam, ka mēs varam, tad visticamāk viņš arī spēj patiesi sasniegt savus mērķus. Viņš spēja darboties, viņš spēja atrast sev vietu šajā pasaulē, viņš spēja iederēties noteiktās sociālos kontekstos, viņš spēja pieņemt dzīves izaicinājumus, tikt galā ar problēmām, ar sarežģījumiem, un viņš spēja situācijām atrast piemērotus lēmumus. Respektīvi, tas ir cilvēks, kurš saprot to, ka jā, dzīve notiek, es tajā esmu apmierināts, es zinu, kas es esmu, es zinu, kādā virzienā es vēlos darboties, kāda ir mana profesionālā joma, kāda ir mana tēmas, kas ir tēmas, par kurām es iestājos, ko es vēlos mainīt šajā pasaulē, ko es vēlos sasniegt, un būtībā diezgan mērķiecīgi uz to arī iet, kas, protams, rezultējas ārējos sasniegumos, finansiālajā labklājībā, veiksmīgi dibinātās attiecībās un visā citā, ko būtībā katrs no mums tīri no tāda sociālā viedokļa raugoties gribētu izpildīt. Tā kā tā ir tas stāvoklis, uz ko mēs katrs iekšēji tiecamies, ir skaidrs identitātes un skaidrs es izjūtas saskaņa. Savukārt, runājot par disbalansa stāvokļiem, no tiem pirmais būtu, kad mums ir skaidra identitāte, bet ir neskaidra es izjūta. Pārfrāzējot, mēs esam pārliecināti par sevi esot sabiedrībā, piemēram, darbā, darba kolektīvā, esot iespējams iesaistīts kādā hobijā vai realizējam sevi ārējā vidē, jebkurā tā formā, bet mēs iekšēji jūtamies nedroši par sevi, un dažkārt cilvēkiem pat ir grūti palikt vienatnē, vienatne rada trauksmi.
un tādas nepatīkamas izjūtas. Un tas, kas, respektīvi, ir jāaizņem visu laiku uzmanība ar kaut kā darīšanu, kaut kā pildīšanu, ar būšanu attiecībās, ar seriālu skatīšanos, mūzikas klausīšanos, ar jebko. Jo iespējams cilvēks tad, kad viņš nonāk vienatnē, pats ar sevi jūtas vai neproduktīvs, vai nevērtīgs, nevajadzīgs, un viņā sāk rasties arī kaut kāda veida diskomforta sajūtas. Tas ir tas, kas norāda, ka cilvēkam ir skaidra identitāte, viņš zina, kas viņš ir ārēji, pilda sociālās lomas, bet ir neskaidrība par to, kas es esmu patiesībā. Un tā sajūtas, kas to raksturo, ir manā dzīvē, it kā viss ir kārtībā, bet kaut kas nav. Šie cilvēki nereti ir sociāli veiksmīgi, ar ārējiem sasniegumiem, bet visu laiku es sajūtu to, ka kaut kas trūkst. Un vai tiešām šis ir viss? Tas jautājums arī, kad es dzīvoju savu dzīvi šķietam tikai tāpēc, lai apmierinātu šīs te ārējās sociālās vajadzības, kas, protams, ir nepieciešams katrs cilvēks mūsu dzīvē. Un nereti klātesoša ir arī sajūta to, ka citi mani vērtē augstāk nekā es pats sevi, un es nesaprotu, ko citi manī tādu redz. Respektīvi, ir grūti ieraudzīt to savu vērtību arī tieši esot šai stāvoklī cilvēkiem. Un nereti ilgtermiņā cilvēkam rodas izjūta, ka viņš dzīvo savu dzīvi citiem, nevis sev, citu cilvēku vajadzību un vēlmu prioritizēšana pār savām. Un nereti to raksturo arī tiekšanās pēc ārēja apstiprinājuma, pēc apzinības, pēc ārēji pozitīvi vērtētiem sasniegumiem, atbilstības sociālajai vēlamībai. Ja mēs cenšamies tādā veidā apstiprināt savu vērtību, ka mums ir pietiekami augsts finansiālais status, pietiekami augsta izglītība, pietiekami augsti jebkāda veida sociālai statusi, izglītības statusi, ka mēs esam ārēji novērtēti draugu paziņu lokā, profesionālajā lokā, un tas ļoti lielā mērā definē to, ko mēs paši par sevi domājam. Nereti cilvēki spēj īstenot mērķus, bet ir vieglāk īstenot kāda cita mērķus, piemēram, uzņēmuma mērķus. Viegli prezentēt un nokomunicēt, izplatīt zināšanas, respektīvi kaut ko, ko cilvēks ir iemācījies, ka tas ir vēlams un tas ir labs. Bet cilvēkam var būt grūtības un aizķeršanās tajā brīdī, kad viņam ir jāsāk īstenot pašam savi mērķi, jāsāk darīt to, ko viņš patiesi pats gribētu darīt. Tas rada tādu apjukuma sajūtu, nedrošības sajūtu, kā tad tas tagad būs, ka es sākšu darīt to, ko es gribu, nevis to, ko no manis sagaida. Un nereti cilvēkam rodas grūtības arī izteikties par personiski nozīmīgām tēmām, tostarp pašam par sevi, respektīvi atklāties tādā personiskā, emocionālā līmenī, jo īpaši publiskajā telpā. Un cilvēks var būt, kā jūs teicu, šie cilvēki nereti ir sociāli augstu novērtēti un ar augstiem sociālajiem sasniegumiem, bet pats sevi cilvēks nereti savas pozitīvās īpašības uztver kā pašsaprotamas, īpašu vērtību tam nepiešķir, un tas var radīt tā saucamās viltvāržu izjūtas, ka sajūtu, ka kādā brīdī ārēji cilvēki mani atmaskos, ka es patiesībā neesmu tas, kas es esmu. Un, respektīvi, sociālais novērtējums ir augsts, bet iekšēji cilvēks nejūtas, ka viņš to būtu kaut kādā mērā pelnījis. Otrs variants ir neskaidra identitāte un skaidra es izjūta. Un tie ir gadījumi, ka cilvēks jūtas pats ar sevi iekšējā komfortā un pats savā priekšā ir diezgan pārliecināts patiesībā par sevi, bet nedrošības izjūta rodas esot sabiedrībā, esot kopā ar citiem cilvēkiem. Ir grūti sevi izpaust, savu autentisko dabu, savu patieso būtību, ir grūti izpaust tieši citu cilvēku priekšā. Un tā sajūta vārdos ietērpjot, kas to varētu raksturot, ir es pats ar sevi jūtos ērti un esmu mierā, bet man ir bail, ja es citiem sākšu rādīt, kāds es patiesībā esmu, mani atgrūdīs, mani nepieņems, no manis atteiksies un es palikšu viens. Respektīvi, es pats zinu savu vērtību, bet es neesmu pārliecināts, ka citi mani tādu pieņems. Un kopumā šie cilvēki ir iekšējā komforta izjūtā, bet šī komforta izjūta tiek tā kā izjaukta
tajā brīdī, kad viņi nonāk saskarsmē ar citiem cilvēkiem. Citu cilvēku klātbūtnē liekas, ka man ir jāspēlē kaut kāda loma, kas īsti nav manējā. Es nevaru īsti būt pats, tas man emocionāli skar, man ir jāsaņemās, jāsavācās, lai es atbilstu kaut kādā veidā tam tēlam, ko citi no manis sagaida, ka man būtu jāatbilst. Cilvēks no vienas puses tic pats saviem spēkiem un spējai, ka viņš spēj lietas izdarīt, ka viņš ir nozīmīgs, ka viņam ir kompetences, prasmes, kas būtu noderīgas šajā pasaulē, kas būtu liekams lietā, bet ir ļoti grūti ieraudzīt iespējas, kā šo savu potenciālu īstenot ārējā pasaulē. Cilvēks saprot, ka viņam ir vērtība pašam, bet ārējā pasaule liekas tā kā liels mučeklis, kurā ir grūti norientēties. Un no vienas puses ir vēlme izpaust šo savu patieso dabu, un ir vēlme sevi parādīt uz āru, iznest sevi uz āru, atklāties citiem cilvēkiem, pat tāda kā iekšēja vilkme, bet ir grūti atrast veidu, kā to izdarīt esošajā sociālajā sistēmā, esošajā līdzcilvēku lokā, nereti tieši tuvinieku lokā. Ar jauniem cilvēkiem parasti ir vieglāk atklāties nekā laust vecos uzskatus par sevi līdzšinējo draugu radu lokā. Tā kā grūtības izpaust sevi, grūtības būt pašam sociālajā vidē, tā to varētu raksturot. Un nereti ir raksturīgi arī tas, ka cilvēks saprot, ka viņam ir iekšēja pārliecība par sevi, ka viņš saprot pasauli, ka viņš redz lietas kaut kādā mērā pareizi, ka viņš viņas ir pārvērtējis, viņš ir izsvēris, kam viņš piekrīt, kam viņš nepiekrīt, bet ir iestrēdzis sajūtā, ka sistēma ir pret mani, un sistēma mani ierobežo, un sistēma man neļauj izpausties tādam, kāds es gribu būt, un liek man rāmītī, liek man kastītē. Un vispār neatbalsta to, kas es esmu. Tas ir gadījums, kad mēs runājam par neskaidru identitāti un skaidru es izjūtu. Un trešais ir neskaidra identitāte un neskaidra es izjūta, kad abas divas ir būtībā disbalansā, traucētas, kad cilvēks piedzīvo pārliecības trūkumu gan par sevi, gan par savām spējām, gan iekšēji, gan arī attiecībā uz savu spēju realizēt sevi sabiedrībā. Un būtībā tā sajūta, kas to varētu raksturot, ir, es nesaprotu, kas man šeit ir jādara, un priekš kam šitais viss un dzīvē nav jēgas. Tas ir tāds skumjš stāvoklis, kurā cilvēks jūtas mazvērtīgs, apšauba sevi nereti nemitīgi, piedzīvo bieži vien bezcerības, bezmērķīgumu izjūtu, un būtībā pakļaujas tādiem ārējiem apstākļiem, vairāk tādam plūdumam, ļauj, lai dzīve viņu mētā, neiesaistās, neizrāda iniciatīvu, ir diezgan pasīvs savā dzīvē, un tā rezultātā piedzīvo ciešanas, kas kavē izaugsmi. Un šiem cilvēkiem nav īsti skaidrs atbildes uz jautājumu, kas es tāds esmu un kā man dzīvot savu dzīvi. Un iekšē tiek piedzīvotas ilgas un alkas pēc pārmaiņām, bet nav skaidrs, kā tās ieviest, kā tās veidot pašam, un arī tiek piedzīvot šīs bailes ieviest pārmaiņas pašam, būtībā uzņemties atbildību, iniciatīvu pār savas dzīves apzinātu veidošanu.